jaunajā Ladis hallē, Daugavas stadionā. Notrenējāmies labi. Tagad dodamies pusdienās atpakaļ uz viesnīcu. Ar vārdsargiem laikam kaut kādi 8 gabali bijām. Tie, kas gribēja. Un plus, kas vakar neaizvadīja spēli. Labi izsistējāmies. Esmu priecīgs, kā jūtās mans celīts, tā kā iespējams jau rīt pret Vāciju došos kaujā. Krēkli tiek parakstīti daudz un dikti. Turnīrs iet uz otro pusi un džeki sev, draugiem, radiem par piemiņu. Paņem krēklis un tad visi uzliekam parakstus. Vācijas komanda, laba komanda. Būs grūta spēle noteikti. Abas komandas sitīsies pa vietu ceturtajā finālā. Tā kā tad paklausīsimies vēl, ko treneri pa viņiem būs ievākuši informāciju kādu, un tad jau arī redzēs. Pats zinu to tikai kā agresīvu un labu komandu. Diemžēl pat tālāk pa ceturtajā finālā neesam tikuši. Bet, protams, tās sajūtas ir labas, kad tu tur tiec un tu jūties daudz augstāk nekā piemēram, citas labas komandas. Tas ir pēdējie varianti, kā ja tu zaudē, tu krīt ārā. Tas grūti cīņa, viņam tāda pati situācija kā mums, obligāti jāvinnē, ātrs hokejs, fizisks hokejs, jo viņi man liekas pat spēlē fiziskāk nekā, cik es redzēju spēles kaut kāds nekā amerikāņi vai pat kanādieši. Tā kā viennozīmīgi būs grūta, ātra spēle un vienkārši galvenais jāspēlē savu spēli, ko mēs mākam, ko mēs, protams, tā teikt, jāspēlē tā kā pret Somiem. Mēs pret Somiem ļoti labu spēli parādījām, kā Bobs arī pieminēja, kad pat labāk nekā pret kanādiešiem nospēlējām. Tā kā es domāju, jāspēlē tāds hokejs, kā spēlējām pagājušo spēli un jābūt viss kārtībā. To es nevaru sagaidīt. Protams, žēl, ka nav pilna hāla, bet jebkurā gadījumā, laikam, maksimums ir 2,5 atļauts, laikam. Cerams, ka būs pilna 2,5 tūkstoši un viennozīmīgi tas būs tāds palīdzība mums 6. laukumā spēlētājs.